Labdien visiem! Mani sauc Beāta Lielamane, es esmu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas kultūras sektora vadītāja. Un šodien es jums centīšos pastāstīt par UNESCO pasaules mantojuma Latvijas nacionālo sarakstu un šo programmu kopumā, lai jums, kā iespējamiem pieteikumu gatavotājiem, būtu skaidrs, vai šis attiecās uz mantojumu, kas tiek glabāts vai jūsu institūcijā vai pašvaldībā, vai varbūt tomēr nē, un to, kā ir iespējams sagatavot pieteikumu. Un šodienai ir lieliski iespēja ne tikai dzirdēt no manis varbūt to formālo pusi par to, kāda kritērija ir jāizvēlās, jāpamato un kā tas process notiek, bet arī pieredzi no pašvaldības, kur ir izgājis cauri šim ļoti, teiksim tā, ilgajam un grūtajam ceļam. Un mums šodien pievienosies arī Jāna Jākapsone no Kuldīgas novada pašvaldības kopā ar kolēģiem. Un tad sākumā būs mans stāstījums tieši vairāk par šo sarakstu, lai jums ir skaidrs, kas tas ir, gan starptautiskā līmenī, gan arī, kas ir tieši šis Latvijas nacionālais saraksts. Un pēc tam būs pieredze no Kuldīgas, kuras vecpilsēta ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, un tad jau būs tiešām tāda iespēja arī uzdot jautājumus mums pēc šīm diviem priekšlasījumiem, un tad būs varbūt skaidrāk, kā tieši tas izpaužās, kādi ir ieguvumi, kādas ir grūtības, ko rada šis status. Un es centīšos sniegt visas atbildes jau šī semināra ietveros, cik vien iespējams, bet ja nu gadījumā jums ir kāds ļoti specifisks jautājums, es varu pēc tam arī rakstiski jums sniegt ar visām saitēm un nepieciešamajām lietām atbildi. Tā kā es domāju, mēs netērēsim lieku laiku un ķersimies klāt jau pie šīs informatīvās sadaļas. Un es tūlīt padalīšos ar savu prezentāciju, un jums man vajadzēs tikai apstiprināt, vai viss ir redzams pilnekrānā tūlīt. Vai jūs tā? Vai jūs redzat pilnekrānā prezentācijas kārtībā? Jā, viss kārtībā. Paldies! Nu tad, jā, kā es jau minēju, jūs varbūt, ja jums ir kāds jautājums, kas uzreiz ienāk prātā pēc manas prezentācijas, jūs varat gan ierakstīt ērzētavā, pēc tam apskatīšos, gan arī, kā es minēju, semināra beigās, varbūt var uzdot arī paceļot roku un tā kā mutiski uzdodot jautājumu, ja jums tā ir ērtāk. Bet tad, jā, šodien es jums pastāstīšu UNESCO pasaules mantojuma Latvijas nacionālo sarakstu. Un te būs arī tās garāks ieskats, drusciņi priekšvēsturi tam, kā vispār šāda saraksti un šāda programma tapa un ko UNESCO tieši ar šo vēlās panākt. Jo es arī pati zinu, UNESCO ir ļoti daudz dažādas programmas, tostarp mantojuma jomā, un ir ļoti viegli atmaldīties un saprast, kas tieši tas ir. Un vai tas tieši, kā es jau minēju, vai tas attiecās uz to mantojumu, kuru es vēlos saglabāt. Un tātad īsumā, tā tūlīt, jā. Tātad UNESCO jau šī abreviatūra vien slēp ļoti daudzas lietas. UNESCO ir apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija. Un kā jūs redzat, tā viena lieta, kas jau mums ir diezgan stereotipiska, mēs domājam, ka UNESCO tās, protams, ir šis pasaules mantojums un mantojuma vietas, ko UNESCO saglabā. Bet UNESCO strādā arī ar citām programmām, tātad izglītības, zinātne, arī komunikācijas un informācijas. Tāpēc tas UNESCO tvērums un jomas, ko šī organizācija cenšas saglabāt, ir ļoti plašs. Bet šodien tiešām mēs runāsim par to klasisko, vismaz noteikti Latvijas sabiedrībā saprotamo pasaules mantojuma vietā. Un, kā es jau minēju, jā, tad UNESCO runā par dažādiem mantojuma veidiem. Un tā jūs redzat, šodien uzmanības centrā ir pasaules mantojums. Bet tas, kas ir vērtīgi pieminēt un iespējams, kad jums pat ir arī citas mantojuma veidi un formāti jūsu, kā es minēju, organizācijā vai pašvaldībā, tad ir vērts pieminēt arī citas mantojuma programmas. Un pirmais, ko es vēlos pieminēt, ir arī nemateriālais kultūras mantojums, kurā tiek iekļauts dažādas mutvārdu, dziedāšanas tradīcijas, spēles, dejas, un kā mēs zinām, piemēram, no Latvijas tā ir dziesmu un deju svētku tradīcija vai suitu kultūra telpa. Un tātad tas ir pilnīgi cits saraksts. Tas nav saistīts ar pasaules mantojumu. Tam ir 2003. gadā izveidota konvencija, kas aizsargā šāda veida mantojumu.
Un Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir tas, kas reizi gadā šo Latvijas līmeņa sarakstu papildina. Un tad, protams, kā jau UNESCO ir dažādi līmeņa saraksti, ir arī starptautiskie saraksti. Tā kā, ja jūs interesē nemateriālas vērtības tādas, kas nav tveramas, tad šis šoreiz nebūs par šo. Tad es jau pieminēšu, ka arī konvencijas aizsargā kultūras izpausmes. Tātad tās ir dažādas radošas darbības, un šeit ir tāds ļoti aktuāls mēģinājums sabalansēt to, ka māksliniekiem ir brīvība radīt dažādas lietas, vienlaikus ir arī šis ekonomiskais devums, un tātad tam arī ir atsevišķa konvencija. Un atsevišķa konvencija ir arī pasaules mantojumam, kas runā par kultūras un dabas vērtībām, un par to mēs krietni vien sīkāk šodien uzzināsim. Un vēl viens mantojuma veids, ko UNESCO aizsargāja, dokumentārais mantojums. Šeit, atšķirībā no tām iepriekšējām lietām, ko es minēju, kam apakšā ir konvencija, tātad diezgan nopietns dokuments, kam valstis pievienojas, un tad valstis ir atbildīgas par šo mantojuma veidu saglabāšanu. Šeit ir ieteikumi, jeb tā sauktās rekomendācijas, tātad dokumentārai mantojumam ir programma Pasaules atmiņa, un varbūt kāds jau, kas ir saskāries ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, tad mūsu organizācija zina, ka pagājušajā gadā mēs runājām un pievērsāmies tieši šim mantojuma veidam, un tur arī ir nacionāla līmeņa saraksts, ko mēs pagājušajā gadā papildinājām. Tā kā, ja jums varbūt ir kaut kas interesē tieši par dokumentāro mantojumu, tad arī varbūt jums ir vērts ar mums sazināties vai iepazīties mūsu mājaslapā, bet šoreiz tas nebūs par dokumentāro mantojumu. Šoreiz ir tikai pasaules dabas un mantojuma, kultūras mantojuma vietas, tātad konkrēti nekustāmi objekti. Un, ja mēs ejam tālāk par to, kāda šāda veida konvencija un saraksti tika izveidoti, tad šeit jāsāk ar 20. gadsimta 50. gadiem, kad bija tādi Ēģiptes teritorijā Abu Simbeles tempļi, kas ir saistīts ar seno nūbiešu civilizāciju, un, kā jau mēs arī zinām mūsdienās, ka dažādas attīstības tendences šajā gadījumā aizsprost izbūve, bieži vien rada ietekmi arī uz dažādām kultūras vērtībām. Un šajā gadījumā šī aizsprosta izveida 20. gadsimta vidū bija iemesls tam, ka tika apdraudēti vairāk tempļu kompleksi, tātad viņi paietu zem ūdens. Un tas bija laiks, kad vēl nebija neviena no iepriekš minētajām konvencijām, un šī kultūras mantojuma aizsardzība vēl joprojām attīstījās tīri arī tādā dokumentu ietverā, tad nebija tik izteikts, jo mums mūsdienās jau ir ļoti daudz dažādi aizsardzības formāti, konvencijas, dažādi citi dokumenti, bet tajā laikā tas vēl tikai viss attīstījās. Un tātad, teiksim tā, šīs valsts pārstāvi, tie, kam rūpēja mantojuma saglabāšana, vērsās pie UNESCO ar lūgumu kaut kā palīdzēt saglabāt šos tempļus. Un tad notika viena no, teiksim tā, lielākajām mantojuma saglabāšanas kampaņām, kas jebkad ir notikusi. Iesaistījās vairāk nekā 50 valstis, kuras deva savu materiālo ieguldījumu tam, lai organizētu šo tempļu un šo, kā jūs redzat, arī tādas Ēģiptes stilā klasiskas figūru sazāģēšanu, lai viņas varētu pārvietot uz augstāku vietu. Tātad skaidrs, ka tas aizsprosts tiks uzbūvēts un tur tiks apludināts, bet viņi izglāb šīs vērtības, viņas pārvietojot. Un tas, protams, ir ļoti dārgs un sarežģīts process. Un šī pieredze, kas par laimi bija veiksmīgi, izdevās izglābt šos tempļus un pieminekļus, bija tas impulss tam, lai UNESCO izveidotu kādu konkrētu konvenciju, tātad ietver to, kā mēs saglabājam kultūras un dabas mantojuma vērtības. Un tā kā šis viens varbūt notikums pats par sevi varbūt visu neizmainīja, bet starptautiskā sabiedrība bija gatava tam, ka kultūras un dabas mantojuma vērtības ir jāaizsargā, un tā ir ļoti svarīga komponente no mūsu identitātes un to, kā mēs vispār sevi apzināmies šajā pasaulē. Un tad 1972. gadā, tātad jau pēc šī tempļu glābšanas notikuma, tika izveidota un pieņemta konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. Un te arī ļoti svarīgi izcelt, ka šeit parādās arī dabas mantojums, kas varbūt, ja mēs runājam par UNESCO, mums tas dabas mantojumi neasociējās, bet šī ir konvencija un viena no pirmajām konvencijām tāda līmeņa dokumentiem, kur abas šīs komponentes, tātad gan cilvēku radītās kultūras vērtības, gan dabas vērtības, tiek apvienotas vienā kopējā konvencijā un vienā kopējā sarakstā.
Un šeit, jā, es ieliku tāda bildīte, kur principā tās klasiskākās, pazīstamākās pasaules mantojuma vietas ir arī redzamas. Un šeit ir neliela pārfrāzēta konvencijā ietvertā tēze. Tātad, jebkuras kultūras vai vērtības vai dabas objekta bojājai vai izušana ir būtisks zaudējums visai cilvēcei. Un tieši tas ir šīs konvencijas un šo sarakstu gars. Tātad šīs ir tās izcilākās vērtības, ko mēs visi varam vienoties, ka ja viņas zustu, ja viņas aizietu bojā vai tiktu iznīcināts, ka tas būtu zaudējums mums visiem. Un tieši šī ir tā ideja šai mantojuma programmai ir apzināt, kas ir tās mūsu svarīgākās vērtības un censties visiem spēkiem viņas saglabāt. Un, kā jūs redzat, šo konvenciju ratificējuši 196 valstis, kas ir gandrīz visas valstis pasaulē, kas jau liecina, ka tā ir ļoti universāla lieta. Jo, ziniet, ir ļoti daudz dažādas konvencijas, ka varbūt pusi no pasaules valstīm nespēja vienoties, ka viņi vēlās tam pievienoties. Bet šajā gadījumā tie gandrīz visas valstis, tostarp arī tās, kas nav vairs UNESCO dalība valstis. Tātad tas tiešām ir kaut kas universāls, kas skar visu pasauli. Un Latvija šai konvencijai pievienojās 1995. gadā, un mēs vispār savu darbību UNESCO uzsākām 91. gadā, un drīz vien, protams, šī konvencija bija viena no tām prioritārajām konvencijām, kurai mēs pievienojāmies, jo mēs arī sapratām, ka kultūras un dabas vērtība aizsardzība ir aktuāla un būs aktuāla, un, protams, tas ir ļoti labi, ka mēs esam paspējuši viņai pievienoties. Un tagad es pievērsīšos tam galvenajam, kas ir mantojuma saraksts, pasaules mantojuma saraksts. Un, kā jūs saprotat, jā, tiek izveidot konvencijas, kur tiek noteikti kaut kādi saglabāšanas principi, bet tas, kas ir droši vien tas, es teiktu, arī sabiedrībai vislabāk saprotamais, ir saraksti. Tātad šo īpašo vērtību saraksti, ko konvencija tad aizsargā. Un tādā ziņā, protams, tas tiešām padara mums šo konvenciju gan saprotamu, gan ir arī tāda vienprātība, ko tad mēs īsti saprotam ar šīm pasaules dabas un kultūras mantojuma vērtībām. Un šeit pa kreisi jūs redzat tādu karti ar šiem mazajiem punktiņiem, un tās ir šī brīža pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas. Un kā jūs redzat, šobrīd ir 1248 pasaules mantojuma vietas, kas ir ļoti ievērojams skaitlis. Es domāju, reti, kurš šai pasaulē spētu viņas visas nosaukt. Un kā jūs redzat, ir 972 kultūras vērtības, tātad tie tiešām tādi kultūras mantojums, droši vien tajā klasiskajā izpratnē, un 235 dabas mantojuma vietas, kas jau parāda drusciņ to, ka līdz šim ir bijis tā, ka kultūras mantojuma vērtības mēs tā ļoti ātri un ļoti daudz vēlamies iekļaut, tad dabas mantojuma vēl ir kur strādāt. Un tad jūs redzat tādu vēl vienu lietu, kas ir jaukta tipa vērtības. Kas tad īsti tas ir? Tās ir tādas vērtības, kurās ir gan šī kultūras, gan šī dabas komponente. Te, piemēram, var minēt Maču Pikču Peru. Tātad tur ir šīs civilizācijas pazīmes, vienlaikus tā ir unikāla arī dabas mantojuma vieta. Un tādas vērtības varbūt nav tik daudz pasaulē, bet 41 šobrīd ir iekļauta sarakstā. Un tāpēc šodien es arī centīšos jums pastāstīt, ka iespējams daudzi šeit ir atnākuši ar domu par kādiem pieminekļiem vai vecpilsētām, bet iespējams ir vērts arī palūkoties uz dabas vērtībām, kas ir jūsu apkārtnē. Varbūt tieši tās ir tā vērtas, lai tiktu ieskļautas pasaules mantojuma sarakstā. Bet šeit ir ļoti svarīgs solis, un teiksim tā, tas atslēgas vārds ir šis iekļaušanas pamatkritērijs, kas ir īpašas nozīmes universāla vērtība. Un, kā jau mēs zinām, arī mums Latvijā ir dažāda līmeņa saraksti, vietējas vai valstiskas nozīmes saglabāšanas līmeņi, bet šeit tad ir tas mēģinājums tiešām izvēlēties katrai valstī tās izcilākās, tās, kas ir universālas pasaules mērogā vērtības. Un tieši šī kritērija pamatošana spēja paskaidrot, jā, mūsu, piemēram, vecpilsēta ir unikāla pasaules mērogā, ir tas lielākais izaicinājums principā, lai iekļūtu šajā starptautiska līmeņa sarakstā. Un tagad es drusciņi pastāstīšu jums, kādi tad ir tās konkrētās lietas, vērtības, kas tiek saprastas ar kultūras un dabas mantojumu. Un te ir arī daži piemēri, lai tas nebūtu kaut kāds ļoti
abstrakts jums stāstījums, bet jūs arī saprastu, ko tieši ar to saprot. Un tad mēs sākumā runājam par šīm kultūras vērtībām, un kā jūs šeit redzat, šeit ir tieši no konvencijas arī ņemta definīcija. Tātad viena pasaules mantojuma veids tie ir pieminekļi, arhitektūra, monumentālā skulptūra un monumentālā glezniecība, arheoloģiskie elementi vai struktūras, uzraksti, alu vai tās elementu grupas, kam ir šī īpašas nozīmes universāla vērtība no vēstures, mākslas vai zinātnes viedokļa. Un šeit jūs, es domāju, redzat ļoti pazīstamas vietas, kas ir iekļautas kā pieminekļi. Tas ir Tadžmahals, Brīvības statuja, Sidnejas opera un, piemēram, Altamiras ala, tātad ala, kur ir šie senie alu zīmējumi, kas arī varbūt ir tāds interesants objekts, kas varbūt uzreiz neienāk prātā, ja jūs domājat vārdu pieminekļi, bet tā ir viena no lietām, ar ko tiek saprast kultūras mantojums. Tad tie ir ansambļi, kas varbūt arī Latvijas gadījumā ir vēl pazīstamāka lieta, jo tās ir dažādas tātad atsevišķu vai apvienotu ēku grupas, kam ir gan arhitektūras nozīme, vienotība, un vai nu tāpēc, kā tie novietot ainavā, vai viņiem arī ir šī īpašā nozīme vēstures, mākslas vai zinātnes viedokļa. Un šeit jūs redzat, piemēram, augšējā labajā stūrī ir Ļubivas vēsturiskais centrs, kas, diemžēl, šobrīd ir apdraudēts. Tad jūs redzat, piemēram, šīs ir armēņu, pa kreisi no Ļubivas ir armēņu baznīca Tirānā. Tātad tā ir, jūs šeit redzat vienu konkrētu baznīcu, bet tās ir vairāku baznīcu grupas vienā reģionā. Un tad apakšā arī ir divi interesanti piemēri, jo, piemēram, mēs runājam par ansambļiem, jā, mēs arī domājam, piemēram, par Rīgas vēsturisko centru, tātad ēkas, kuras viens otrai ir blakus, tātad viņas ir kopā. Bet ar ansambļiem tiem saprast arī tādas ēkas, kas ir dažādās vietās. Un šeit jūs apakšējā kreisajā stūrītī redzat, ir tāds ļoti prominents un pazīstams, principā, modernās arhitektūras aizsācējs Le Corbusier. Un viņa ēkas vairākas, teiksim tā, ne visas ēkas, ko viņš ir uzcēlis, bet tāda izlase no izcilākajā vispār atrodas vairākās pasaules valstīs, tos ar vairākos kontinentos. Un tad šādu ēku apvienojums arī ir iekļauts kā tāds kopējs ansamblis, kas raksturo viņa arhitektūru. Un pa labi no tā jūs redzat Filipīnās ļoti interesants šādas baroka katoļu baznīcas, ko iebraucēji, teiksim tā, iekarotāji uzcēla. Un tās arī dažādas baznīcas Filipīnās ir iekļauts kā ansamblis. Tā, tūlīt nākamais slaids. Un tad mēs varam runāt arī par ievērojamām vietām. Tātad tās ir cilvēka radītas vai cilvēku un dabas kopīgas radītas. Un tās ir jau vairāk tādas teritorijas. Tā nav viens piemineklis vai pieminekļu grupa. Tas jau ir kopā ar visu to ainavu, kurā šīs vietas atrodas. Un šeit jūs redzat, piemēram, Stonehedžu. Tātad Stonehedža akmeņi, kā akmeņi ir salikti, kur viņi atrodas, ko viņi pavēsta par mums. Tad te ir Petras pilsēta. Tad ir ļoti interesants piemērs tur augšējā labajā stūrī. Tā ir reģions, kur tiek veidota tekila. Tātad šie agavas augi, no kā tiek veidota tekila, tātad viņu lauki. Tātad šī ir pasaules mantojuma vieta, un arī šeit ir apakšā redzams Norvēģijas, kā viņi pareizi saucās, Vegas arhipelāgs salu grupa, kur arī ir redzama tas, kā cilvēki piemērojušies dzīvē praktiski pie arktiskā loka. Un tad nākamais, pie kā mēs pieejam, jo šīs iepriekšējās var nosaukt tā kā par šīm kultūras mantojuma vērtībām, varbūt tas pēdējais jau ir miksēts kopā ar dabu, tad šīs nākamās ir tieši dabas vērtības. Un šeit mēs varam redzēt, ka ir ģeoloģiskie un fizgeogrāfiskie veidojumi un stingri noteiktas zonas, kur dzīvo kādas apdraudētas dzīvnieku vai augu sugas. Un šajā gadījumā šeit, piemēram, var minēt Galapagu salas, un šeit jūs redzat šo milzīgo Galapagu bruņurupuci, tātad šīs salas teritorija no šīm salām ir iekļauts, jo tā ir unikāla vieta, kur dzīvo bruņurupuči un vēl citi dzīvnieki, kuri nekur citur pasaulē nav sastopami. Tad jūs šeit redzat Serengeti, dabas rezervātu, tātad šo safāri klasiskajā izpratnē, tātad arī tas ir iekļauts pasaules mantojuma sarakstā. Tad jūs kaut kas mums reģionāli tuvāks ir Beloveža gārša,
kas sanāk Polijas un Baltkrievijas, šis senais mežs, kur dzīvo sumbri. Un tieši tas, ka tur dzīvo sumbri un nekur citur pasaulē sumbri nedzīvo, ar to ir unikāla šī mantojuma vieta, un tāpēc viņi arī ir iekļauti. Un pie Austrālijas lielais barjeru rifs. Un tad šeit jūs redzat, jā, šo dabas tvērumu pasaules mantojuma sarakstā. Un tad vēl var minēt arī, jā, ievērojams dabas vietas vai ierobežotas dabas teritorijas. Un, nu jā, šeit, piemēram, ir Josemitu dabas parks ASV, tad ir akmeņu tūkstnesis Numībijā, arī no Alpiem ir atsevišķas teritorijas. Un tur augšējā labajā stūrī ir Jaunzēlandes dabas vērtības, kur ir filmēts Gredzena pavēlnieks. Bet šeit, protams, jāmina, ka es it kā minu ļoti tādas plašas teritorijas, bet nav jau tā, ka visi Alpu kalni vai, piemēram, visi tūkstneši ir iekļauti. Tur ir konkrēta teritorija, kur norobežo teritoriju, kas tiek iekļauta. Tāpēc tas ir svarīgi atcerēties, jo citādi jau mēs, principā, visas dabas vērtības varētu iekļaut pasaules mantojuma sarakstā, un tas būtu vismaz vai aptvērt visu pasauli. Un tagad, ja mēs runājam par to, kas šobrīd no Latvijas ir pasaules mantojuma sarakstā, tātad šajā starptautiskajā sarakstā, tas, protams, es domāju, visiem ļoti labi zināmais Rīgas vēsturiskais centrs, kurš tika iekļauts jau 97. gadā. Un tagad jāmin, ka, protams, tai mirklī, kad iekļauj Rīgas vēsturisko centru, arī nedaudz šie uzstādījumi tam, kas tiek iekļauts un kā tiek pamatots atšķirs nekā no tas ir šobrīd, tātad tam, kā tiek veidoti pieteikumi. Un, teiksim tā, šobrīd droši vien kultūras vērtībām no Eiropas ir noteikti grūtāk iekļūt pasaules mantojuma sarakstā, jo, protams, veidojot šo sarakstu, tiek meklēts kaut kāds balans, jo, teiksim tā, kad tika izveidots šis saraksts tādas valsts kā Itālija, Francija vai Vācija, nu viņām ir tik daudz vērtības, viņas tik sāk visu pieteikt šim sarakstam, un tāpēc nav tas balans, piemēram, ar dabas vērtībām, un arī tīri reģionāli, protams, kas vairāk vērtīts ir Eiropā, bet tas nenozīmē, piemēram, Āfrikā nav daudz dabas vērtības, kas būtu pelnījuši iekļaut. Tā kā tiek meklēts balans tam, lai varētu drusciņu šo Eiropas dominanci novērst. Bet nu skaidrs, ka Rīgas vēsturiskais centrs neapšaubāmi pelnījis būt šajā sarakstā. Un jā, nu šis ir, protams, piemērs tam ansamblim, tam, kad ne jau viena konkrēta ēka Rīgas vēsturiskajā centrā ir iekļauta, bet vesels ēku grupas un tas, kā viduslaikos veidojasies vecīgi un arī centra apkārtne un jūgenstils mums pazīstamais un cita veida arhitektūra, tad šis ir tas kopums, kas ir iekļauts pasaules mantojuma sarakstā. Un tad tas, kas ir varbūt mazāk zināms, bet ļoti interesants mantojuma piemērs, ir Strūvas ģeodēziskā loka punkti. Un te varbūt cilvēkiem vispār, kas varbūt nav nekad dzirdējuši, pat nav saprotami, tad 19. gadsimtā bija tāds vairāku valstu mēģinājums izmērīt īsti zemes formu, un tad 10 valstu, teiksim tā, teritoriju ietveros tika salikt atsevišķi punkti, no kuriem tad grūti man izstāstīt to zinātniski, bet tika izmērīts, kāds tad ir tas garums un zemeslodes forma. Un tātad šī ir tāda nominācija, kas nav vienas valsts, bet tur ir iesaistīts 10 valstis, tostarp Latvija, un mums ir 2 punkti, Sastukalnā un Jēkabpilī, kas ir iekļauti šajā sarakstā. Tātad ir 10 valstis, kuru kopīga nominācija šis Strūvas ģeodēziskās loks. Un tad, protams, nominācija, kur pēc tam noteikti vairāk pastāstīs paši nominācijas vaininieki, ir Kuldīgas vecpilsēta, kas tika iekļauts salīdzinoši nesen, 2023. gadā. Un kā jūs redzat, jā, no Latvijas ir 3 vērtības, kas ir noteikti mums, kur vēl augt. Iespējams, arī kāda no vērtībām, ko jūs pieteiksiet, kādreiz nonāk šajā pasaules mantojuma sarakstā, bet arī kopumā pārstāvniecība mums ir diezgan laba. Un tagad mēs iesim pie tā svarīgā, kas droši vien arī daudziem cilvēkiem varbūt tā no malas nav īsti saprotams. Tātad šo visu, ko es runāju par šo pasaules mantojuma sarakstu, kas ir starptautisks saraksts, un lēmums par ko pieņem arī starptautiski eksperti un starptautiskā kopiena. Bet UNESCO ir noteicis, ka katra valsts, pirms viņi kaut ko piesaka šim starptautiskajam sarakstam, izveido nacionālos sarakstus, kuri angliski ir sensitive list, jeb pagaidu saraksti. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tā ir tā pirmā atlase, teiksim tā, nacionālajā līmenī apzināt, kuras ir tās vērtības,
kuras mēs varam virzīt uz šo starptautisko sarakstu. Tad, principā, iekļūšana nacionālajā sarakstā, tātad Latvijas nacionālajā sarakstā ir pirmais solis ceļā uz UNESCO pasaules mantojuma sarakstu. Un tas ir arī, teiksim tā, obligāts solis, jo neviena mantojuma vieta nevar tikt pieteikta pat taisno uz šo starptautisko sarakstu, ko es minēju, kur ir šīs 1000 vērtības. Vispirms ir jāpiesaka nacionālā līmenī, un šajā gadījumā Latvijas nacionālajā sarakstā. Un tad, ja mēs pievēršamies šim sarakstam, tad šobrīd Latvijas nacionālajā sarakstā ir 3 vērtības. Tās ir tie Daugavas loki, Grobiņas arheoloģiskais ansamblis un Rundāles pils. Un tad šodien arī es jums paskaidrošu, kā var pieteikties šim nacionālajam sarakstam, lai pēc tam būtu šis potenciāls iet arī starptautisko sarakstu. Un te ir tās, teiksim tā, šeit sākās tieši tās nozīmīgākie šie jautājumi tīri, teiksim tā, no nolikuma un no prasībām, kas jāizpild. Tā kā šeit droši vien ir vērts pievērst lielāku uzmanību. Tātad juridiska persona, tātad fiziskā persona nevar pieteikt, juridiska persona var nominēt Latvijas teritorijā, jo šeit mēs runājam par Latvijas nacionālo sarakstu, var nominēt tad Latvijas teritorijā esošu nekustamu. Tātad šeit ir tā atšķirība, ka šim objektam, protams, kad arī mājai ir kustamas daļas, bet šeit kopumā par nekustamiem objektiem mēs runājam. Kultūras un vai dabas mantojuma objektu, kam piemīt šī īpašas nozīmes universāla vērtība. Tātad viņš ir saglabājums, viņam ir potenciāls būt nozīmīgam arī visā pasaulē, kā lielai nozīmīgai vērtībai. Un tas tiek pamatots ar atbilstību vienam vai vairākiem no 10 kritērijiem. Un es jums šos kritērijus pēc brīža parādīšu, lai skaidrs, par ko tas ir. Bet arī svarīgi atcerēties, ka kritērija ir 10, bet tas nav domāts, ka tā, kad jūs rakstat pieteikumu, jums vajag katram kritērijam kaut ko ierakstīt. Nē, tas galīgi nav tā domāts. Pietiek ar vienu kritēriju. Tātad pietiek atbilstību vienam kritērijam, lai pamatot šo vērtību. Tā kā tad tiešām ir galvenais saprast, kādu aspektu un izcelt un kas ir tieši jūsu mantojuma vietas nozīme, kas no tiem visiem kritērijiem, kas atbilst tieši jums, tas ir ļoti svarīgi atcerēties. Un tas, kas ir vēl viens, kas ir bez kā nav iespējams vispār iekļūšana sarakstā, ir arī atbilstība integritātei un autentiskumam. Autentiskumam, ja mēs runājam, protams, par kultūras vērtībām, jo daba, protams, ir autentiski pati par sevi. Tad šim objektam ir jābūt pietiekoši labi saglabājušam, tad integritāte, tad viņš ir, lielākā daļa no viņa ir saglabājusies, un viņš ir gan autentisks. Protams, tā autentiskuma pakāpe, nevienmēr ir ļoti vienkārši nosakām, jo ir dažādi uzslāņojumi arī ēkām, bet viņam jābūt maksimāli autentiskam, jo, ja šis objekts ir stipri mainīts, tā ievērojami mainīts, vai, piemēram, liela daļa zudusi, viņš tā iemesla vien nav iekļaujams šajā sarakstā. Un tas, kas ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts, kad jau ir pienācīgs aizsardzības un pārvaldības plāns, tātad vai pašvaldība, kurā tas atrodas, vai kāds apsaimniekotājs, tad ir jau šis objekts jau tiek aizsargāts un tiek domāts par to, kā viņš tiks saglabāts arī ilgtermiņā. Tātad, principā, tur jau ir jābūt zināmai aizsardzības līmenim jau šobrīd, vispār var pat iekļaut viņu. Un tad vēl vienreiz paskaidrojot šo īpašu nozīmes universālo vērtību, šis skaidrojums ir ņemts no paša UNESCO, tā kā tā nav mana interpretācija. Tātad īpaši nozīmes universāla vērtība ir kultūras un vai dabas nozīmīgums, kas ir tik ārkārtējs un tik unikāls, ka tas sniedz pāri valstu robežām. Un tāpēc arī starptautiskajai kopienai, ne tikai mums vietējā līmenī, ir svarīgi viņu aizsargāt. Un tas tiešām ir tas grūtais uzdevums, jo šī nozīme, universālā nozīme, ir jau jāpamato nacionālā sarakstā. Jo te es jums arī varbūt izcelšu to atšķirību, jo mums jau Latvijā arī ir dažādi, piemēram, kanons vai tam līdzīgas vērtības, kur mēs apzināmies savas nacionālās vērtības, kuras varbūt citi nemaz nesaprot, un varbūt arī nemaz nevajag saprast. Bet šeit tomēr ir doma, ka šis drīzāk ir pagaidu saraksts. Tātad saraksts, kuram ir pirmais solis, vispirms iekļūšana nacionālā līmenī, un pēc tam viņam ir arī potenciāls būt arī šajā starptautiskajā līmenī. Tāpēc tādā ziņā atrašanās šajā Latvijas nacionālajā sarakstā ir ar domu, ka
tu pēc iespējas ātrāk mēģini tikt no viņa ārā uz šo starptautisko sarakstu, nevis palikt tikai šajā nacionālā līmenī. Tas ir svarīgi, ko saprast, jo varbūt šis nacionālais saraksts drusciņi mulsiņu, jūs domājat, nu tad mēs vienkārši apkopojam Latvijas izcilākās vērtības, un tad tu šajā sarakstā mūžīgi paliec. Nē, šis tiešām ir ar domu, mēs apzinām savas vērtības, un tad mēs domājam, un kā mēs tagad varam arī starptautiskajai sabiedrībai viņas pierādīt, lai viņas tiktu atzītas arī starptautiskā līmenī. Tā, tūlīt iesim tālāk, un tad vēl viens aspekts, kas noteikti katram, kas veido šo pieteikumu, būs jāizdara, ir salīdzinošā analīze. Un tas ir tieši tas veids, kā tu vari pierādīt šo īpašo vērtību. Tas ir salīdzināt ar citiem objektiem, ja tie pieminekļi citiem līdzīgiem pieminekļiem, ja tās vecpilsētas, tām vecpilsētām, citi dabas objekti, ūdenskritumi, tam līdzīgi ar citiem līdzīgiem ūdenskritumiem, gan tādā arī valsts līmenī, nacionālā, reģionālā, gan arī pasaules mērogā. Un šeit ir ļoti svarīgi, es pēc tam arī parādīšu jums saites, ka jūs varat ieiet, UNESCO ir izveidojis, kā jūs redzējāt to kartu ar punktiņiem, ir arī uzskaitījums, pilns uzskaitījums ar visām pasaules mantojuma vietām, kur ir arī apraksti, tātad kas ir tā viņu vērtība, kāpēc viņas ir iekļautas, un ir arī saraksti, kur ir šīs nacionālie saraksti, kur ir vēl vairākas vērtības, kas vēl nav nokļuvuši pasaules mantojuma sarakstā. Un tad jūs varat iepazīties un saprast, piemēram, mūsu pils ir vēl izcilāka nekā pat tas, kas ir iekļauts varbūt no Francijas. Tam līdzīgi, tas varbūt tā ļoti primitīvi, bet ir ļoti svarīgi saprast, kas jau ir šajā sarakstā. Kad jūs skatāties tā plaši un meklēt, bet mūsu vērtība, viņa ir unikāla, nekas tam līdzīgs nav iekļauts. Tas ir tiešām kaut kas, ko ir vērts saglabāt. Tāpēc šis ir tāds tiešām, tas tāds pētniecisks darbs, bet tas arī ļoti svarīgs arī jums pašiem jūsu mantojuma vietu saprast, ar ko tad viņi ir tik nozīmīgi, kāpēc viņi ir vērts saglabāt. Un tagad pievērsīsimies šiem 10 kritērijiem. Tad kādreiz bija ļoti stingrs nodalījums, kad viena kritērija ir kultūras vērtībām un cita kritērija ir dabas vērtībām. Tagad šie 10 kritēriji ir jebkura veida vērtībai, bet un tāpat, protams, ir skaidrs, ka daži varbūt vairāk attiecas uz lietām, ko radījuši cilvēki, tātad dažādi arhitektūras pieminekļi vai tam līdzīgi, un dažas lietas attiecas uz dabas mantojumu. Un tātad tajā pieteikumā, ko ja jūs vēlēsieties pieteikt kādu objektu, jums būs jāpamato, kā es minēju, vai nu atbilstība vienam no šiem kritērijiem vai vairākiem, ja tas ir relevanti. Un šeit jūs redzat, pirmais kritērijs ir attainot cilvēku radošā gara meistarību. Un te ir tiešām jāsaprot, ka tās ir kaut kādas unikālas, visdrīzāk droši vien arhitektūras būvis, kas ir vienkārši, tiešām pasaules mēroga. Un es arī pat drusiņi izgāju vēl vienai cauri sarakstam, paskatījos, kuras vērtības tad ir iekļautas zem šī kritērija. Un tur, piemēram, var minēt, kā es jau minēju, brīvības statuju, tātad šis Eifeļa unikālais dāvinājums Amerikai, tātad tīri mums visiem pazīstams, tā ir unikāla vērtība. Te, piemēram, ir jāmin arī interesants piemērs, kas arī varbūt varētu mulsināt cilvēkus, kad šajā pasaules mantojuma sarakstā ir iekļauta Milānas Svētā Žēlastības Marijas baznīca. Varbūt šī baznīca uzreiz jums neko neizsaka, bet tā ir baznīca, kurā ir aplūkojums Da Vinci Svētais vakarēdienas. Un viņš ir monumentāls gleznītis. Piemēram, tā nav glezna, ko mēs varam pārvietot no vienas baznīcas citu. Viņš ir uzzīmēs šīs sienas. Un, protams, ka Da Vinci, tur nav visiem ir skaidrs, ka tas ir cilvēkā radošā gara meistardarbs. Tas ir tādās kategorijās mēs domājam par šo. Un, piemēram, ir iekļaut arī Antonio Gaudī, tātad nevis tikai Sagrada Familija, bet vairākas viņa ēkas, arī zem šī pirmā kritērija. Tātad tas ir tas pirmais kritērijs. Otrais kritērijs, kur jau, es domāju, man šķiet, ka tik nebūs iespējams visvairāk izmantotais kritērijs, kur tiešām ir ļoti daudzas vietas, kultūras vietas, tad demonstrē nozīmīgi cilvēces vērtību miedarbi kādā laika posmā, pasaules kultūras apgabalā saistībā ar arhitektūras vai tehnoloģiju, monumentālās mākslas, pilsētu plānošanas vai ainavu dizaina attīstību. Tad šeit drīzāk ir visi šie vēsturiskie centri un tam līdzīgas lietas. Jūs tieši no kaut kādas arhitektūras aspekta to izceļat.
Un jau šobrīd lasot, es jau saprotu, ka šie vārdi drusciņi tādi varbūt nav līdz galam skaidrs, kas ar to tiek domāts, tāpēc es jums tiešām silti iesaku aplūkot šo sarakstu, tātad ar vērtībām, kas jau ir iekļautas, jo tur pie katra objekta ir arī uzrakstīts, piemēram, pirmais kritērijs un tad paskaidrojums, kā tieši viņš atbilst šim kritērijam, jo es domāju, ka no citiem mācīties ir visvienkāršāk, jo, ja jums pašiem ir grūti definēt, jūs paskatāties, kā citi definē šīs lietas un atbilstības. Tad, nu jā, pie otrā kritērija, nu tur ir ļoti daudz gan katedrāles, pilis, centri vēsturiskie. Nu, tiešām ļoti daudzi, tostarp Rīgas vēsturiskais centrs ir ar atbilstību šim kritērijam un arī strūvas ģeodēziskais loks. Un tad mēs ejam pie trešā kritērija, kas ir glabā unikālu vai vismaz izcilu liecību par kādu esošu vai jau izzudušu kultūras tradīciju vai civilizāciju. Un šeit jau varētu būt vairāk arī arheoloģiskais mantojums. Un, piemēram, tepat Lietuvā esošā Kērnava ir iekļauts zem šī kritērija, tā arī pasaules mantojuma vieta. Un, kā es jau minēju, arī šis Makču Pikču, tad arī kaut kādas zudušas civilizācijas paliek, tad šis jau tāds vairāk vēsturē skatoties. Un, jā, nu tāds varbūt vairāk šis arheoloģiskais aspekts parādās. Tā kā šeit, ja jums varbūt kāds arheoloģisks objekts, ko jūs vēlaties iekļaut, noteikti vērts pievērst uzmanību trešiem kritērijiem. Un tad ir ceturtais kritērijs, ir izcils kāda veida arhitektūras vai tehnoloģiskais ansamblis vai ainavas paraugs, kas ilustrē nozīmīgu posmu cilvēces vēsturē. Un arī šeit drusciņi šis arhitektūras aspekts, bet te ir tieši domāts, ka kaut kādu konkrētu vēstures posmu, ka viņš ir unikāls liecinieks par periodu cilvēces vēsturē. Un te, piemēram, varbūt arī tā cilvēces vēsture, protams, nav arī tur vairāk tūkstošu gadu pagātnē, piemēram, Bauhaus, tātad vairākas Bauhaus ēkas kā kopēja nominācija ir iekļautas tieši zem šī kritērija. Vai es arī te vienkārši blakus skatos, jā, arī atsevišķi vēsturiskie centri, vai arī tas, kas ir svarīgi, ļoti svarīgi skatīties mums tā reģionāli tuvākās nominācijās, arī Kauņa ir iekļauta zem šī kritērija, bet šī nominācija nav vienkārši Kauņas vēsturiskais centrs, ir Kauņas modernistiskā Kauņa, tātad tieši arhitektūra, kas tapusi starp 1990. un 1939. gadu. Tad tas ir tāds posms, kur Kauņa intensīvi tika apbūvēta, un tad tieši šīs perioda liecības ir iekļautas pasaules mantojuma sarakstā. Un tagad mēs pieejam jau drusku vairāk arī ar dabas elementiem. Piektais kritērijs ir tradicionāls cilvēku apmetnes vietas vai zemes vai jūras izmantošanas veida paraugs, kas ir raksturīgs kādām kultūrām. Un šeit jūs redzat, jā, viņš ir izcils paraugs ataino cilvēku miedarbi ar vidi. Un te arī ir dažādi, piemēram, ja mēs runājam no tādiem arī tuvā reģiona piemēriem, piemēram, kuršu kāpa ir iekļauta. Jo tur ir tā nav kā dabas objekts iekļaut, bet kā tieši miedarbības ar cilvēku un dabu. Un tad mēs pieejam tālāk pie sestā, tas ir tieši vai materiāli saistīti ar notikumiem vai dzīvām tradīcijām, idejām vai uzskatiem, māksla, literāriem darbiem, kam piemīt īpaši nozīmes vērtība. Un šis gan ir vienīgais kritērijs, kur pat ir teikts, ka ar šo vienu visdrīzāk nepietiks. Te viņš ir jāņem kopā ar kādu citu kritēriju. Jo šeit jūs redzat, šeit ir drusciņ šī nemateriālā dimensija, un ar to vien nepietiks, lai jūs iekļaut pasaules mantojuma sarakstā, kur tomēr ir vairāk šie dabas un kultūras objekti. Šo var tikai pamatot vēl kā ekstra, kā to vēl kaut kādu šo svarīgu aspektu. Un šeit, protams, arī dažādas mantojuma vietas, kurām ir varbūt arī kaut kāda reliģiska vai kultūrāla nozīme, ne tikai kā šim konkrētajam objektam, bet arī kā tam, ko tas sabiedrībai kopumā nozīmē. Un tad mēs jau pievēršamies tiešām tādām dabas vērtībām, tātad izcils dabas parādības vai teritorijas, kam ir raksturīgs ārkārtējs dabas skaistums un estētiskās vērtības. Un, bišķiņ pa tālu aizgāja. Nu jā, un šeit arī ir, piemēram, zemes, 8. kritērijs par zemes vēstures posmiem, par ģeoloģiskiem procesiem, tātad, kas ir redzami un saglabājušies kā mantojuma vērtības. Un 9. ir
vairāk, kā es jau minēju, par šīm ekosistēmām un bioloģiskiem procesiem. Nē, drīzāk tas ir 10. Jā, kur ir šie dažādie biotopi, kas ir unikāli, piemēram, konkrētai vietai endēmiski. Tad šie vairāk šie dabas kritēriji. Man te čatā ir kāds. Labi, jā, es pēc tam uz čata jautājumiem atbildēšu. Bet jā, un tagad, ja mēs pieejam tai tehniskai pusē, kā tad īsti notiek pieteikšanās šim nacionālajiem sarakstam, tad mēs viņu atjaunojam reizi 5 gados. Tātad šī tiešām ir tāda, es teiktu, unikāla iespēja, bet tas nenotiek katru gadu. Jo, kā es jau minēju, šis mērķis nav viņu bezgalīgi paplašināt. Šis mērķis ir iekļaut dažus objektus un tad mērķiecīgi strādāt, lai viņi nonāk starptautiskajā reģistrā. Tas ir tāds, un ir ļoti ierobežots arī skaits ar objektiem, cik var pieteikt un cik vispār ir vērts pieteikt šim starptautiskajam reģistram. Tāpēc arī šis saraksts nav tāds, ka mēs viņu katru gadu atjaunojam. Un tad šajā līmenī jūsu pieteikums izvērtēs vietējie eksperti. Šeit, protams, mēs skatāmies šo pasaules dimensiju, bet eksperti būs vietējie. Un tad šis ir jauns noteikums. Nolikumā iepriekš tāds nebija, bet ja šī vieta jūs tiekat iekļaut nacionālajā sarakstā, 10 gadu laikā ir jāsagatavo pieteikums pasaules mantojuma sarakstam. Un šeit ir varbūt kādus tas liekas, 10 gadi ļoti ilgi. Ja mēs runājam par ceļu uz pasaules mantojumu, ko varēs apstiprināt arī Kuldīga, 10 gadi nav ļoti ilgi, tā ir tikai daļa no ceļa, bet varbūt citus tas atkal sabiedē. Bet šeit nav domāts, ka paiet 10 gadi un jums nav pieteikumi, jūs neesat starptautiskajā reģistrā, viss, mēs jūs metam ārā. Nē, tad drīzāk ir tas, ka jums ir kaut kāds plāns, pēc kā jūs ejat, iespējams pēc 10 gadiem vēl nominācija nav gatava, un tad mēs vienkārši pārskatām un dodam jums vēl laiku. Tad, kad ir, tad ir, bet tas vienkārši ir ar domu, ka nominācijas, kas ir iekļauts, nav mūžīgi šajos nacionālajos sarakstos, kas ir problēma ne tikai Latvijā, tas arī daudzās pasaules valstīs, ka viņas 20 un vēl ilgāk gadus ir nacionālajā sarakstā, un viņas īsti nevar atrast vai nu resursus, vai arī tos pamatojumu, kā tikt līdz starptautiskajam reģistram. Un šis vienkārši ir tāds neliels mudinājums, vismaz izstrādāt to darbības, ceļa karti, kā mēs ejam uz šo sarakstu. Tas, ka varbūt aizkavēšanās vai tam līdzīgas lietas, tas viss ir kārtībā, bet vienkārši, lai ir tāds mērķis, lai jūs tā mērķiecīgi tam pieejat. Un tad jau pēc tam, kad mēs runājam par šo starptautisko reģistru, tad to iesniedz nevis, piemēram, jūs kā tas nav domāts, ka, piemēram, tur kāda pašvaldība vai kas iesniedz, to mēs kā Latvija iesniedzam, jo šī vērtība tiek vērtības tiek dalītas pa valstīm, un tad Latvija vienojās, jā, mēs ejam uz šo, mēs iesniedzam šo vērtību, un tur arī, protams, šis process izvērtēšanas nav vienkārši, bet varbūt šodien jums, sāksim ar nacionālo sarakstu, un tad, kad jau tiksim līdz iekļaušanai nacionālajā sarakstā, var arī sīkāk pastāstīt šo virzību, tīri praktiski uz starptautisko sarakstu, un varbūt arī Kuldīga dalīsies pieredzēm, pastāstīs, varbūt kā tas ir, bet šobrīd es, centīšos jūs pārāk nesamulsināt ar visiem šiem vērtējumiem un pieteikumiem paliekam pie nacionālā saraksta. Un tātad, tagad es tā solis pa solim jums vēl vienreiz atkārtošu to svarīgāko, lai ir skaidrs. Tātad juridiska persona nominē kultūras un vai dabas, tātad varbūt arī miksēta vērtība, tātad objektu. Jūs sagatavojat pieteikumu anketa ir pieejama gan mūsu mājaslapā, gan vēstulē, ko mēs arī jums sūtījām, tiem, kam mēs vēstules sūtījām, gan es arī, protams, nosūtīšu pēc šī semināra jums visiem, un kurā šajā anketā jau arī principā ir visas šīs sadaļas, kuras es minēju, jums būs jāpamato īpašā universālā nozīme caur šiem 10 kritērijiem. Tātad jūs atbilstat kādam no kritērijiem, un jūs pamatot, jā, mēs esam unikāli tieši šajā kritērijā pasaules mērogā, vismaz vai reģionālā. Un tad jums, protams, arī jāpamato integritāte un autentiskums. Autentiskums tas ir par kultūras vērtībām, vai tiešām mūsu objekti ir maksimāli autentiski, vai nav ievērojami mainīti, vai, tā, ka visi no 21. gadsimta un tur nav nekas no oriģinālā palicis, vai viņi ir arī gana labi saglabājušies. Un tad jums arī būs sadaļa, ka jums jāsalīdzina, kā mans objekts salīdzināms ir ar citiem līdzīgiem objektiem. Tad jums būs jāpaskatās, protams, arī tāda objekta, kas vēl nav iekļauta nekādos sarakstos, bet arī vērtīgi tiešām paskatīties uz pasaules mantojuma sarakstu un paskatīties, jā, mēs esam cienīgi arī atrasties šajā sarakstā.
Un tad, protams, tas, kas ir svarīgi, ir saglabāšanas plāns. Tātad, kā jūs vēlaties, nevis kā jūs vēlaties, kā jums ir nepieciešams saglabāt šo objektu, ko jūs plānojat darīt tīri praktiski, arī no sabiedrības informētības un tam līdzīgi. Un tad šī pieteikuma sagatavošana, tas principā viens dokumentiņš ir līdz 30. jūnijam, ko jūs atsūtat mums, tad viss arī informācijas vēl vienreiz aizsūtīšu, tātad šo pieteikumu. Un tad sākās izvērtēšanas process. Tātad pēc nolikuma mums formāli jums ir mēneša laikā jāatbild par to, vai viss mēs nevērtēsim pēc būtības, mēs vienkārši apstīsimies, vai jūs neesat aizmirsuši kaut ko pievienot vai aizpildīt. Ja kas, mēs jums tad atsūtīsim informāciju, kad jums varbūt vajag kaut kādas papildinājumus. Un tas tīri formāli, vai viss ir kārtībā. Un tad mēs šīs nominācijas, mēs skatīsimies, kāda veida nominācijas tās ir, vai tas ir kultūras, vai dabas, vai jauktas. Un tad mums nolikumā ir noteikts, kāda eksperti viņus izvērtē. Ja tā jūsu vērtība ir kultūras vērtība, tad jūsu pieteikumu izvērtēs Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvji, ICOMOS Latvija pārstāvji un 2 neatkarīgi eksperti, kas pa kultūru jomā eksperti, bet viņi ir neatkarīgi, nepārstāv šo konkrēto institūciju. Ja tas ir dabas mantojuma objekts, tad mēs piesaistīsim kādu ekspertu no dabas aizsardzības pārvaldes un 2 neatkarīgos ekspertus. Ja tur jums ir gan šis dabas, gan kultūras komponents, tad iesaistīsies gan Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, gan dabas aizsardzības pārvalde, gan viens eksperts kultūras jomā un viens eksperts dabas jomā. Tad, principā, eksperti būs tie, kas izvērtēs. Viņi ir jomas eksperti, mēs mēģināsim atlasīt tieši tos, kas vislabāk varētu saprast tieši jūsu mantojumu, tiešām, cik no Latvijā mums šī kapacitāte ir, un viņu viedoklis tad arī būs tas izšķirošais. Un viņi šos viedokļus iesūtīs mums, tā komunikācija notiks caur mums, un mēs viņu līdz šī gada beigām apkoposim. Un tad mums UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā mēs vairāk darbojamies kā tāds sekretariāts, bet mums ir arī asambleja, kur tā ir mūsu lēmēja institūcija, kur ir gan kultūras ministrs, gan izglītības ministrs, ārlietu ministrs un tāda tiešām reprezentabla. Un viņiem mēs nodosim šos ekspertu vērtējumus, un tad tā asambleja piederēs galvā iekļaut vai neiekļaut. Un arī šeit būs 3 dažādi veidi lēmumi. Ir vai nu lēmumi, kad mēs iekļaujam šo nomināciju, vai arī pildībā noraidām. Bet ir arī tāda opcija, kad iespējams mēs varam jums ieteikt pārstrādāt. Nu, tātad kaut kas līdz galam nav, bet varbūt nākamajā uzsaukuma laikā jums ir vērts pārstrādāt un mēģināt vēl vienreiz. Un tad, protams, ja jūs iekļaujat, tad jūs varat sākt šo darbu pie starptautiskās nominācijas. Nu, tā principā ir domāts, ka šis process notiek. Un tātad to, ko es jums silti iesaku, lai jums tiešām viss ir skaidrs. Rūpīgi iepazīties ar šī nacionālā saraksta nolikumu. Viņš ir latviešu valodā pieejams, tur viss ir izskaidrots, viss ir parādīts, kā notiek, kas tiek vērtēts. Tad, kā es jums ieteicu, un es pēc tam varbūt, ja paliks vēl laiks, parādīšu, kāds izskatās internetā, aplūkot, tad UNESCO lapā pieejamo pasaules mantojuma sarakstu ar visiem objektiem, kas tur ir iekļauti, kuriem ir šie apraksti, kas jums palīdz saprast, nu kā tad es savu mantojumu vietu varu, kādu aspektu es varu izcelt, kāpēc tas ir vērtīgi, kādas līdzīgas lietas jau ir iekļauts. Un tas ir tiešām unikāls resurs, kas jums palīdzēs. Un tad, protams, beigās aizpildīt šo pieteikumu anketu un aizsūtīt mums. Nu, jā, šeit vēl vienreiz ir kārta ar visām pasaules mantojuma vietām, un jūs redzat manus kontekstus, labāk ieteikt jums tieši rakstīt kaut kādu e-pastu, lai es jums varu visām saitēm, visiem paskaidrojumiem korekti atbildēt, jo citreiz vadot es jums kaut ko varu pateikt, bet tas nav tik ērti, kā ja es jums aizsakstu, bet droši līdz iesniegšanas brīdim jūs droši vēl varat jautāt un precizēt dažādas lietas. Un tas šobrīd būs no manas puses viss, un es runāju ļoti ilgi. Bet es apskatīšos ātri, kāds jautājums bija ienācis, un tad došu vārdu Janai. Jā. Tad es redzu no Ilzas jautājumu, kurā sadaļā varētu iekļaut ļoti senas prasmes, kas saglabājušās. Nu jā, šajā gadījumā, šeit es jau minēju pašā sākumā, ka šī droši vien būs nemateriālā kultūras mantojuma programma. Jo šeit ir uzsvars uz to, ka ir kaut kāds objekts, kas eksistē, un nemateriālais var būt kā kaut kāds ekstra vēl, kas pastiprina šo vērtību,
Bet, ja jums interesēs, pēc tam jums var nosūtīt saiti, kur ir informācija par to, kā pieteikties nemateriāla kultūras mantojuma sarakstu, jo tur varbūt tas notiek reizi gadā pieteikšanās. Tā kā, ja jums ir kaut kas padomā, varbūt jums vērts ielūkoties šajā sarakstā. Bet tagad es došu vārdu Jādai, jā. Labdien! Paldies par aicinājumu dalīties ar Kuldīgas pieredzi ceļā uz dažādiem sarakstiem, jo kopumā mēs esam šo te ceļu veikuši daudzu gadu garumā. Ar vairākiem no jums mēs jau esam tikušies gan personīgi, gan runājuši dažādos semināros un dažādos citos ikdienas procesos. Tātad es esmu Jāņa Jākopsone, Kuldīgas tātad vecpilsētas pasaules mantojuma vietas pārvaldniece. Ikdienā arī būvniecības nodaļas vadītāja, pilsētas arhitekte, pētniece, un tādēļ tā pētnieciskā joma tā organiski ir savijusies kopā ar ikdienas darbu pašvaldībā un nominācijas veidošanu, kas bija mans tāds galvenais uzdevums 20 gadu garumā. Tad es mēģināšu jums tātad kopīgot prezentāciju. Cerams, ka tūlīt mums viss izdosies. Tagad pagaidām neredzat. Vai tagad redzat prezentāciju pilnekrāna režīmā? Jā. Tā, viss kārtībā. Es saprotu, ka man aptuveni 15 minūtēs šo jums vajadzētu izstāstīt, mēģināšu iekļauties. Nu, nav tik stingri, tas, cik jums pašai laiks palika ar mums, tad nav tik stingri. Jā. Ar mani šodien kopā ir arī Sintīja Vītoliņa, kas ir arī visu šo ceļu, kā mēs varētu teikt, gājusi kopā ar mani. Un pēc tam, ja jums būs jautājumi, tad noteikti mēs mēģināsim jums atbildēt. Tātad, tad, kad mūs iekļāva pasaules mantojuma sarakstā, mēs izsūtījām katram dzīvokļa ēkas īpašniekam šādu apliecinājumu, ka Kuldīgas novada pašvaldība apliecina, ka jūsu īpašums atrodas UNESCO pasaules mantojuma vietā Kuldīgas vecpilsētā, un tā ir universāla kultūras vērtība, kuras saglabāšanas nozīme un aizsardzība ir nepieciešama visas cilvēces interesēs. Šim apliecinājumam kopā mēs izsūtījām tādu plašu informāciju, ka šis ir pagodinājums, šis ir pienākums un šī ir iespēja. Par to visu mēs parunāsim uz priekšu, bet ārkārtīgi svarīgi šis parāda to mūsu darba virzienu, ka mēs esam tātad vecpilsēta, dzīvais mantojums, ikdienas dzīves vieta, darba vieta, un mums ārkārtīgi būtiski ir strādāt ar iedzīvotājiem, ēku īpašniekiem, iesaistīt visos procesos mūsu kuldīdzniekus. Un šim apliecinājumam pielikumā mēs arī apkopojām šo te ceļu uz UNESCO pēc iespējas īsi mēģinājām, un tad to es arī jums tā kā pavisam īsi mēģināšu pārstāstīt. Tātad 95. gadā ratificēta konvencija, kā jau mēs dzirdējām, un 97. gadā jau kuldīdznieku prātos dzimst ideja, ka ja jau mēs esam tik unikāli, vienmēr bijuši visur, visos sarakstos, ko es ar to domāju, tātad jau kopš 1969. gada Latvijas 3 īpašās vietas, Vissavienības pilsētbūvniecības pieminekļi, Rīga, Cēsis, Kuldīga, un tad kuldīdzniekiem jau apziņā ir iesēdies tā unikalitāte, un viņi arī ārkārtīgi par šo te mantojumu ir rūpējušies cauri visiem, vienkāršot sakot, padomu laika gadiem, kad bija šis te īpašais attīstības, teiksim, tāds uzrāviens, ja tā varētu teikt, vēsturiskajos centros, kuru dēļ tad citi vēsturiskie centri varbūt arī nav tik labi saglabājušies, protams, arī kara un citu apstākļu rezultātā. Tātad no 97. gada šī ideja. Tad 2001. gadā Kuldīgas pašvaldība UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai nosūta šo te vēlmi nokļūt šajā sarakstā, un tad seko ļoti daudz dažādas konferences, ekspertu aicināšanas, kaimiņu valstu eksperti, jo tajā laikā jau tas vēl tik plaši nebija atvērts šis te mantojuma sadarbības tīkls.
Un tad dažādu konferenču piesaistīto ekspertu no Latvijas un kaimiņu valstu tā kā sadarbības tīkla izveidojām šo nacionālo nomināciju. Es saku izveidojām, bet tajā laikā es vēl nestrādāju. Tātad tas viss notika manu iepriekšējo kolēģu darbības laikā 2004. gadā. Tad mēs visu šo laiku, es kuldīgi esmu no 2005. gada atbildīgi par šo jautājumu, visu šo laiku no 2005. gada līdz 2011. gadam pētījām. Un arī pēc tam pētījām. Mēs jau tā kā priekš sevis smējāmies, ka pētiet un meklējām šo īpašo universālo vērtību. Un tātad 2011. gadā mēs atjaunojām šo īpašo universālo vērtību, jo laika gaitā tas skatījums ārkārtīgi mainījās, meklējot to īpašo universālo vērtību. No sākuma šķita, ka tāpat varētu būt rumba. Vienkārši rumba, jo visi taču zina Eiropā platāko ūdenskritumu tajā mirklī 2004. gadā. Nē, tas kā dabas vērtība nav pietiekama, tādēļ, ka mūsu vecpilsēta ir tik unikāla. Un tad lika kopā to Kuldīgas vecpilsētu Ventas Senlijā, jo Venta ir arī kā Eiropas nozīmes dabas teritorija, un rumba, un biotopi, un ģeoloģija, un pilsētas attīstība pie rumbas. Un 2011. gadā mēs vēl detalizējām šo pieteikumu un atkārtot iesniedzām tātad nacionālajiem sarakstam, kur mūs apstiprināja. Tātad 18. gadā mēs sākām tādu apzinātu darbu pie nominācijas. Apzinātu darbu kopā ar starptautiskiem ekspertiem. Jo mums bija tātad 2014. gadā zinātnisks ārkārtīgi apjomīgs pētījums par Kuldīgas pilsētbūvniecību un arhitektūru, kur mēs cerējām, ka tā rezultātā mums būs gatava universālā vērtība. Tā gluži nebija. Tad mums bija 2017. gadā zinātnisks apjomīgs pētījums, kur mēs pētījām ainavu, cilvēkus, laikus Kuldīgā, vēstures līkočus, kur cerējām arī, ka tieši formulējums iznāks no šī pētījuma. Arī tā gluži nebija. Tad mums bija nākamais pētījums, un mēs šādā veidā šo zinātniskos pētījumus esam ārkārtīgi daudz veikuši, un arī konferences diezgan daudz organizējuši. Un no visa šī materiāla mums bija skaidrs, ka materiāls ir milzīgs, bet tāds konkrēts definējums mums joprojām nav. Un tad mēs piesaistījām 2018. gadā starptautiskos ekspertus, un ar starptautisko ekspertu palīdzību un visu šo iepriekšējo bagāžu, kas mums bija zinātniskās pētniecības bagāžu, informācijas daudzumu, mēs kopā sākām būvēt nominācijas failu. Tā kā jau jūs minējāt iepriekš, agrāk nominācijas faili bija kompakti, īsi formulējumi. Tad mūsdienās nominācijas faili ir tās apjomīgas, ja mēs runājam par pasaules mantojuma līmeni. Nākamo, kas būtu pēc šī nacionālā līmeņa, tas ļoti apjomīgs darbs. Un arī apjomīgs beigās sastāvs un pētījums. Un tad Tātad mums bija vairākas diskusijas, kur sākumā šeit starptautiskie eksperti teica, īsti tā kā vēl neredzam to pamatojumu, un vēl ir arī darbs, ko darīt pārvaldības jomā, vēl ir arī darbs, ko darīt aizsardzības jomā. Un mums tika nolasīta diezgan tāda graujoša prezentācija, ka vai vienīgais pasaulē, vai pirmais pasaulē, vai pēdējais pasaulē, vai visizteiksmīgākais pasaulē. Un tad mēs tā kā saprotam, ka jā, mums ir vēl jāpēta. Un tieši tas pamatojums ir tā starptautiskā salīdzinošā analīze. Kas tad tieši ir tas unikālais, kas Kuldīgā? Skaidrs, jā, vecpilsēta, skaidrs, jā, rumba, skaidrs, mums ir šis komplekss ar Ventas Senleju, rumba, tilts un viss pārējais, bet kā viņu ievirzīt tajā specifiskajā gultnē? Un tad beigās bija tas secinājums, jūs kuldīdznieki varētu startēt ar to vien, ka jūs tik ārkārtīgi gribat tajā sarakstā jau 20 gadus tikt un ar visām tām rūpēm par savu vecpilsētu, kur visi ir iesaistīti. Un restaurācijas centrs jau bija tapis un visas šīs akcijas un līdzfinansējuma programmas un mērķiecīgās darbības un strikti apgūst noteikumi, tas viss jau bija tapis. Tagad tā vēlme vien jau bija tik ārkārtīgi milzīga un visi uz to strādāja daudzu 10 gadu ietverā.
Un tad mēs tā kā norganizējam tādu šie starptautiskie eksperti, tādu studentu iesaisti, jo studentiem ir ļoti atvērts prāts, kas ir ārkārtīgi vērtīgi. Un ir tāda speciāla Vācijā programma, un noteikti arī citur, kultūras mantojuma interpretācija. Un tad mēs esam sapratuši, ka šis vārds interpretācija īstenībā ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tātad pasaules mantojuma kontekstā, un tieši arī šajā nomināciju kontekstā. Un tad sāka interpretēt studenti mūsu zinātniskos pētījumus, mūsu vērtības, mūsu iepriekšējos pieteikumus, un no studentu, tieši šīs programmas studentu idejām dzima īstenībā ārkārtīgi tādi spēcīgi formulējumi un interpretācijas formulējumi. Un mēs sākām būvēt konkrēto failu ar atribūtu kartēšanu, ar pamatojumiem, ar kritēriju meklēšanu, ar pārvaldības plānu, ar monitoringu, ar visu to, kas jau tālāk būs nepieciešams. Un atradām šo vērtību, kā arī mēs sevi pieteicām, Kuldīga, Goldingena, Kurzemes un Zemgales hercogiste. Un tas bija 2021. gadā, kad pieteikums bija gatavs, tātad 18, 19, 20, 21, jā, tad šie gadi bija nominācijas tapšanas gadi. Un tad pa vidu bija dažādi politiskie jautājumi, kā mēs zinām, nenotika arī šīs pasaules mantojuma komitejas, un mūsu šo nomināciju izskatīja ar vienu gadu nobīdi, bet tas jau vairs nebija nozīmīgi šajā visā garajā procesā, un 23. gadā mūs iekļāva sarakstā. Tas tāds īsts pārskats par to, kā tas viss process bija virzījies 20 un vairāk gadus. Tātad es nedaudz jau ieskicēju to, ka mēs sev pieteicām kā Kuldīga, Goldingena Kurzemē, un mūsu izvēlētais kritērijs visiem kopā ekspertiem, un mums bija 3. Kā jau mēs iepriekš dzirdējām, kas ir tātad sniegt unikālu vai vismaz izcilu liecību par kultūras tradīciju vai civilizāciju, kas pastāv joprojām vai ir zudusi. Tas bija par Kurzemes un Zemgales hercogisti un tās nozīmi pasaulē, ģeopolitiskajā kontekstā, tajā laikā, un ka Kuldīga ir šī liecība, kas attaino, vienīgā iespējamā liecība, kas attaino pasaulē šo periodu. Un sniedzot šo nominācijas failu, mums tika jautāti daudzi precizējumi. Mēs diezgan daudz sniedzām papildus informāciju, jo ekspertiem viena no galvenajiem jautājumiem bija, jā, labi, hercogistas periods, tad 17., 16., 17., 15., 16., 17. gadsimts, mēs aizbraucam uz Kuldīgu, un mēs redzam, taču, protams, arī 18. gadsimtu, un 19. gadsimtu, un 20. gadsimtu, un par šo arī bija daudzie šie jautājumi. Un beigās mēs sniedzām visu šīs zinātniskos tālākos pamatojumus un kartējām visu kopā ar šiem starptautiskiem ekspertiem un mūsu darbu un Latvijas ekspertiem. Un beigās šis rezultāts ir tātad Kuldīgas vecpilsēta, kurā ir iekļauta ar 5. kritēriju. Šis ekspertu vērtējums paplašināja to mūsu vērtību no Kurzemes un Zemgales hercogistes. Tā kā ejot apakaļ, mums bija 4 dažādu vērtību posmi. 2004. gadā Kuldīgas Rumba, Ventas, Stenleja vecpilsēta. 2011. gadā vēl nedaudz plašāk likām klāt amatniecību un iedzīvotājus un kultūras tradīcijas. Tad 2021. gadā, kad pieteicām hercogistas laika periods, un 2023. gadā tad mēs vēl paplašinājām šo periodu līdz 20. gadam, nevis mēs, bet eksperti, pareizāk sakot, IKOMOS eksperti, kas vērtē šo nomināciju. Un tagad Kuldīga ir iekļauta ar 5. kritēriju. Tas vienkārši tā, lai jūs saprotat, ka nevienmēr tas, ko sākumā mēs esam vai jūs esat nodomājuši, pētot un tālāk attīstot šo universālās vērtības meklējumu, arī beigās būs tas rezultāts. Šeit ir iesaistīto ekspertu atbalstu, politiķu, virzītāju saraksts mūsu nominācijai.
Jūs redzat, tas ir ārkārtīgi plašs un ārkārtīgi daudzveidīgs. Un tas ir jāsaprot, ka tas nav tā, ka apsēžās viens cilvēks pie galda un paņem iepriekšējās grāmatas vai kādas izdevums un uzraksta nomināciju. Arī ne pat nacionālo nomināciju, jo nacionālā nominācija, kā jūs minēja, arī ir tapusi starptautisko konferenču rezultātā, pētījumu rezultātā un arī piesaistot vietējos ekspertus. Tātad, jā, šis mūsu brīnišķīgais, svinīgais notikums 17. septembrī 2023. gadā, kur mēs sajūtāmies tiešām kā pasaules cienīga daļa, saņēmām ārkārtīgi daudz kuldīdznieku prieka par šo te procesu noslēgumu. Un šeit jūs redzat to pilsētas daļu, kas ir iekļauta, tātad sarkanā ir pasaules mantojuma vieta, 84 hektāri, un zilā ir šī vietas aizsargjosla, kas ir vēl 88 hektāri. Un tā ir tiešām pilsētas centrālā daļa, visaktīvākā tāda publiskā daļa, un arī apdzīvotā daļa, kas ikdienā tiek lietota, kas arī ir mūsu tāds izaicinājums. Es jums nelasīšu to īpašo universālo vērtības pamatojumu, es viņu vienkārši ieliku prezentācijā, lai pēc tam, ja ir nepieciešams, to var redzēt. Varbūt pavisam dažus šos te izceltos teikumus, ka mēs esam izcili labi saglabājusies tradicionālās pilsētvidas paraugs, nozīmīgi Kurzemes un Zemgales hercogists administratīvais centrs, tradicionālu guļbūvju arhitektūra un ārvalstu ietekmes stili. Bet tā vienā teikumā pasakot, tā ir vienīgā vieta uz pasaules, kas var reprezentēt šī ģeopolitiskā reģiona mazpilsētu, hercogistas laika mazpilsētu, jo pārējās jau, kā mēs runājam iepriekš, ir dažādu apstākļu laikā cietušas. Un kāpēc mēs neesam, kā Vācijas mazpilsētā, tādēļ, ka Vācijas mazpilsētā nav šo te daudzo kultūras iezīmju, tātad ar to domājot, skandināvu arhitektūras ietekme, poļu arhitektūras ietekme, krievu arhitektūras ietekme, vācu arhitektūras ietekme, ebreju arhitektūras ietekme, un mums šeit ir tāds ārkārtīgs un milzīgs komplekts ar kultūras ietekmi demonstrētu pilsētvidē. Tātad, jā, šie te formulējumi, ar ko mēs esam unikāli. Un 5. kritērijs, kā jau mēs iepriekš runājām. Mēs esam iekļauts sarakstā ar rekomendācijām. Tad es gribēju arī nedaudz pastāstīt, ka ar to jau nekas nebeidzās. Vienmēr saka, ar to jau viss sākās, un tiešām ar to nekas nebeidzās. Mēs esam iekļauts sarakstā ar 4 rekomendācijām, kas ir obligātas. Pirmā būtu par šo te monitoringa sistēmas attīstību un konkrētu indikātoru kopu, un kā tad šī te mantojuma vieta tiek uzraudzīta tās saglabātības līmenis. Tā tad jātīsta. Otrā ir tātad, ka mums ir jāizceļ nevis tikai hercogista, bet šie te attīstības slāņi no 13. līdz 20. gadsimta sākumam, pēc tam es parādīšu, kā mēs to jau veicam un daram. Trešā ir, ja tiek būvēts skatutorņus, tad ir jāveic šis ietekme uz mantojumu šim skatutornim. Skatutornis jau ir uzbūvēts un ietekme jau ir veikta. Un 4. ir, protams, precizēt šos kartogrāfiskos datus. Nacionālam sarakstam tas vēl nav vajadzīgs, bet īstenībā par to ir jādomā, jo tāda sistemātiska pieeja, atribūti vai liecības ir tāda sistemātiska pieeja, kas noved pie šīs te universālās vērtības. Kā mēs meklējam šos te atribūtus un tās liecības, tas bija daudzas darbnīcas, daudzi semināri, kur mēs meklējām un ar dažādiem ekspertiem runājam, kas tad ir tās liecības, kas tajā gadījumā hercogisti reprezentē. Un nonācām līdz 4 grupām. Ainaviskā vide, pilsētplānojums, arhitektūra un ēku struktūra un amatniecība. Un tad zem šīm 4 struktūrām ir pavisam konkrēti kartētas liecības, kurā vietā kas tad
Kuldīgā liecina par šo te periodu. Šī bija pirmā atribūtu karte, kas ir nominācijas karte, kur mēs redzam ielu tīklus, skvērus, ūdens tiltnes, ūdens teces, krāces, upes šķērsošanas vietas, ainavas, zaļās zonas, ēkas un to elementi. Ar to es gribu teikt, ka nepietiek pateikt, ka mums te ir daudz. Ir konkrēti kartēs jāsaliek vecās, jaunās, dažādu periodu par to, ko mēs runājam, ko mēs esam uzskatījuši par savu vērtību, konkrētās liecības konkrētajās vietās. Un tagad paplašinot šo te nākamais līmenis, ko jau pēc iekļaušanas mēs veicām, jo mums taču ir jāpapildina atribūti no hercogistes līdz 20. gadsimta sākumā, mums ir vēl daudz vairāk šie te atribūti, daudz blīvākā slānī un daudz detalizētāk aprakstīti. Tātad šis bija stāsts par tādu konkrētību arī pieteikumā, un no tā bieži vien arī izkristalizējās tā īpaša universālā vērtība kopums. Un šeit es neiešu dziļumā, jo tad jau tā būtu stundas ilga prezentācija. Vienkārši tas, ka mums bieži šķita, ka mēs jau esam gatavi tam nominācijas failu iesniegšanai, un mums daudzi mantojuma pārvaldes speciālisti un citi kolēģi teica, vēl neesat gatavi, vēl izdarīt šo, vēl šo, un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi par šiem ieteikumiem, jo tiešām tas viss vēl bija vajadzīgs. Un tad mums ir tādi 4 vaļi, kā mēs sakam, uz ko mēs bāzējām vispār visu savu pārvaldības, aizsardzības, pētniecības un nominācijas to procesu. Kultūras mantojuma aizsardzība, tātad plānošanas dokumenti, zonas, nosacījumi. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai šī vieta ir aizsargāta. Un mūsu gadījumā ļoti ilgstoši. Tātad Kuldīga ir aizsargāta no 48. gada. Izpēte. Tātad es jums teicu, mēs pētam citā rakursā, pētam zinātniski, pētam praktiski un objektos ejot. Tā. Arī katrs projekts īstenībā, katra iecere bija ar savu nelielu pētniecību, kas arī deva pienesumu pēc tam. Tālāk 3. izglītība un sabiedrības iesaiste. Ar izglītību noteikti nekas nevar beigties. Tieši iesaiste ir atslēgas vārds. Tas mums ir milzīgs kā jau dzīvējuma mantojumam mūsu darbības joma. Un 4. tēla radīšana. Jo tikai tad, kad vietējie leposies uz savu vietu, tikai tad mēs varēsim būt pārliecināti, ka tā vieta tiks saglabāta nevis piespiedu kārtā, bet tā caur cilvēku pašu izpratni un rūpē. Un tad tam apliecinājumam, ko mēs iepriekš runājām, kas esam izsūtījuši, mums ir daudz šie pielikumi. Un viens no jautājumiem, ko man lūdzu šodien pastāstīt, kāda tad ir ieguvumi būšanai sarakstā. Protams, tie ieguvumi ir ļoti daudz un dažādi, un mēs kā pašvaldība viņus tveram savādāk, un īpašniekiem šī te ieguvumi ir atkal savādāki. Kā pašvaldība mēs kā galvenos ieguvumus uzskatām, ka tā ir kvalitātes zīme, tā ir tāda noturības apliecinājums arī pašiem sev un valstī un pasaulē, tāda apņemšanās, ka jā, šī konkrētā vērtība šādā veidā, jo pārvaldības plāns ir apstiprināts, iesniegts un tiek pēc tam monitorēts un jāsniedz atskaites, ka šī vērtība konkrētā veidā tiks saglabāta nākamām paudzēm. Un neviens mazais politiskais lēmums to nevar ietekmēt. Kas ir mazais politiskais lēmums, būs noteikuma izmaiņas vai konkrēta projekta realizācija vai kā savādāk. Savukārt šie ēku īpašnieki, jo mēs esam šis komplekss, šis būtu būtiski, kur ir privāti īpašnieki iesaistīti, mēs atradām šādus diezgan daudzus ieguvumus. Tātad konkrēti nekustamā īpašuma vērtības pieaugums, vietas ekonomiskā izaugsme, darījuma ar nekustamo īpašumu kāpums, turisma attīstība, starptautiskā atpazīstamība, finansējums kultūras un izglītības jomā un atbalsta iespējas iedzīvotājiem no pašvaldības un valsts, jo mēs jau saprotam, ka šīs mantojuma vietas tātad vērtības glabātāji jau nav tikai ēku īpašnieki. Tie esam visi mēs kopā, un tāpēc mēs arī līdzfinansējam. Un viens ir šīs iespējas un tās labās lietas, otrs ir pienākumi. Protams, esot pasaules mantojuma daļai, tas ir arī pienākums. Un arī vēl jo īpašāk Latvijas Nacionālā sarakstā esošajai mantojuma daļai, jo viņai vēl jākļūst par pasaules mantojuma daļu. Tas nozīmē, tā arī jau ir apņemšanās par to, ka mēs visi uz šos te strādāsim, ne tikai varbūt pat uz to vērtību saglabāšanu, kā arī uz viņu vēl tādu spodrināšanu.
Un tad šie pienākumi, mēs arī esam sastrādājuši ļoti daudz ieteikumus, vadlīnijas, rekomendācijas no pašvaldības puses, kā pareizi rīkoties. Ja mēs katram īpašniekam kaut ko prasīsim, tad mēs nevaram panākt šo rezultātu. Jūs redzējāt 160 hektāros pārvaldāmajā teritorijā, vairāk kā 700 ēkās. Tad mēs esam ļoti daudz šīs rekomendācijas paši veikuši, izpētes veikuši. Pēdējie, piemēram, aktuālākie, mēs tagad strādājam pie skursteņu lauķu metodikas, kā mēs to sakam, skursteņu tīrīšana, un tās arī ir tās ikdienas lietas, kas ir nepieciešamas, kur mēs cilvēkiem rekomendējam. Un tad ir šis pašvaldības un valsts ieguldījums šajā mantojumā, kur mēs līdzfinansējam. Ja mēs saprotam, ka šī ēka nav tikai īpašnieka vairs atbildība, arī mēs arī esam atbildība visi kopā par šo pasaules mantojumu saglabāšanu, tad mēs arī līdzfinansējam dažādās programmās, ēku uzturēšanu, sakārtošanu, logu nomaiņu, pagalmu sakārtošanu un arī radošās aktivitātes. Un tad ir tādi lieli un nopietni tādi normatīvi procesi, jo kā var būt pasaules mantojuma vieta, kura nebūtu aizsargāta pat nacionālajā līmenī tās konkrētās vērtības. Jo mēs jau esam, Kuldīga vienmēr ir bijusi kultūras aizsargājums objekts, kā pilsētniecības piemineklis. Bet tieši šīs vērtības, kas ir nodefinētas, bija nepieciešams aizsargāt ar likumu kā nacionālas vērtības. Un vēl, lai pārvaldītu šo vietu, arī bija nepieciešama tāda konkrēti izņēmuma konkrētajā vietā. Un tādēļ ir tapis Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas aizsardzības likums. Īstenībā šo likumu arī mēs ilgi jau gatavojām. Mums bija nepieciešama arī šī ierakstīšana un tās konkrētās vērtības. Bet tās problēmas jau mums bija skaidrs, kas mums ir jārisina ar šo likumu. Tātad likums ir stājies spēkā šī gada 12. martā. Un mums tagad ir ārkārtīgi daudz laika, resursu, lietu, lai mēs iedzīvinātu tās normas, ko mēs saskatījām par nepieciešamu tur iekļaut. Un viena no tām ir tātad paplašinātā ainavu aizsardzības zona, kur skaidrs, ka viens ir objekts, otrs ir objekta aizsardzības zona, bet tā objekta aizsardzības zona ikdienas pārvaldībā nevar būt pārāk plaša. Tai jābūt kompaktai un tādai konkrēti virzītai uz konkrētu atribūtu vai liecību saglabāšanu. Bet tad ir arī tā apkārtējā vide, ko UNESCO vadlīnijas sauc par wider setting, kas arī var ietekmēt šo īpašo universālo vērtību. Un tā jau Latvijas likumdošanā nekur nav nostiprināta. Ir tikai šīs divas - objekts un aizsargjosla. Un tāpēc mums ir šī speciālā norma, kurā mēs nostiprinājam arī šo wider setting, plašāko ainavu aizsardzības zonu lietām, kuras var ietekmēt šo īpašo universālo vērtību. Jūs redzat, ka šis punktiņš vidū ir tāds maziņš, bet šī zona, piemēram, ja tur tiek izvietot objekti 260 metru augstumā, noteikti var ietekmēt šo īpašo ainavas skatu punktus, bet konkrētus skatu punktus, jo visa pamatā mums ir konkrētība. Ja mums jautā, kas tieši ietekmēs un no kurienes tieši, tad mums ir konkrēti punkti, no kurienes tieši vispār jebkas būtu jāvērtē, kas var ietekmēt šo īpašo universālo vērtību. Un tad mums ir konkrēti skati no šiem punktiem, kas demonstrē šo īpašo universālo vērtību. Un tad šīs zonas izrietoši ir saistībā ar vēja elektrostacijām, ar īpaši augstiem objektiem, ar varbūt kādiem milzīgiem saules paneļu laukiem, ja tie ir reliefā kaut kādā izteiktā, jo reliefa analīze šim modelim ir pamatā. Un tad es varbūt tā pārāk dziļi tajā neiešu, bet tā ideja ir tāda, ka ir 3 aizsardzības līmeņi un galvenais visā ir konkrētība. Tieši ko aizsargājam, kāpēc aizsargājam un kā tas ietekmē īpašo universālo vērtību. Tas bija tāds pavisam īsts pārstāsts tam, kā mēs esam gājuši uz pasaules mantojuma sarakstu, bet katra no tām sadaļiņām vai katrs slaids, ko es jums rādīju, tur, protams, ir izvēršams, kā jau es minēju, stundas garā stāstījumā, ko droši vien daudz no jums jau arī ir dzirdējuši kaut kādās konkrētās sarunās. Tā kā paldies par iespēju pastāstīt un droši sakiet, ja kas jautājums konkrēts. Lielas paldies, Jāna, un man liekas, šis labs piemērs tam, kad iekļaušana nacionālajā sarakstā, tas ir tā kā process, kad varbūt sākumā ir viens nosaukums, viens izvēlētais kritērijs,
un pēc tam tas darbs turpinās, un jau pasaules mantojuma sarakstā iekļūst varbūt ar citu nosaukumu, ar citu kritēriju. Vienkārši, ka tas ir tas impulss uzsākt šo darbu, kas tiešām ir liels darbs, un pēc tam arī turpināt šo darbu, saglabājot šīs vērtības. Man liekas, tādā ziņā kuldīga, ja varbūt Rīgas vēsturiskais centrs Rūve, tie ir drusku citi gadījumi, jo viņi iekļuva starptautiskajā reģistrā jau, kad bija citi uzstādījumi, un tas Latvijas nacionālais saraksts vēl nebija izveidots, tad kuldīgi tiešām tas ceļš, pilnais ceļš no nacionāla līmeņa līdz starptautiskam, un tiešām, ja jūs gribat smelties ietves, noteikti no kuldīgas. Un es redzu, jā, kad ir jautājums Andrim, bet tas ir ļoti specifisks jautājums, ko darīt, ja kāds no tā, ka es minēju nolikumā izvērtētājiem, grib pieteikt, tas ir dabas aizsardzības pārvalde, to es vēl noteikti vēl pārunāšu un atbildīšu jums noteikti Andri rakstiski, bet man liekas, ka arī Grobiņas gadījumā sanāk, ka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir iesaistīta nominācijā, tāpēc tur it kā nav tās problēmas, bet es noteikti šo pārbaudīšu, jo tas, protams, būtu svarīgi, lai varbūt arī tieši dabas aizsardzības pārvalde šim dabas mantojumam pievēršās. Tā kā es ļoti ceru, ka mēs, lai kaut kāda šāda birokrātiska šķēršļa nebūtu mantojuma iesniegšanai, bet es jums atbildēšu noteikti arī precīzāk. Paldies, Andri. Un varbūt tagad kādam citam ir konkrēti jautājumi man, vai varbūt jūs vispirms vēlaties kaut ko uzdot kuldīgas pārstāvjiem, lai viņi var varbūt pēc tam atslēgties un pieslēgties saviem darbiņiem. Tā kā droši varat rakstīt vai no čatā, vai pacelt roku. Šeit nav jākautrējās. Tā laikam dresiņi vai nu sabijušies no tā lielā darba, vai arī viss bija skaidrs pēc stāstījuma. Nu labi, man pagaidām neviens neuzdod jautājums. Ja kāds droši jūs varat man rakstīt, ja jums arī varbūt kāds jautājums kuldīgai, es varu šo jautājumu pēc tam nodot kuldīgai, tā kā droši nav, ja nevēlaties varbūt šobrīd pēc tam. Es varbūt vēl nedaudz varu precizēt, ka jā, es jums tādu pilno ieskatu devu tajā procesā, kāds mums bija, bet katrā tajā solītī, kurā mēs bijām tajā konkrētā brīdī, 2011. gadā vai 18. gadā, mēs jau tādas Latvijas piemērs mums nebija, ka tagad uz priekšu būs tā jādara, vai tagad uz priekšu būs tas viss bija ārkārtīgi jauns. Un droši vien, ka arī tagad nevajag tā koncentrēties uz kuldīgas pieredzi. Mums vismaz Latvijā tagad ir tas pilnā cikla pieredze, bet tik un tā katrs gadījums būs individuāls. Un varbūt jūsu gadījumā tas būs vispār 5 gadu periodā viss komplekts un tas ārkārtīgi spilgta vērtība, bez interpretācijas, bez pēctecības, bez starptautiskiem ekspertiem. Tā kā šis ir tāds, manuprāt, katrs gadījums būs ārkārtīgi individuāls. Mēs vienkārši bijām ļoti komplekss gadījums ar to vecpilsētu. Paldies! Labi, ja nav neviena jautājuma, tas jums pirms tam, kad mēs atslēdzamies, ko es minēju par šo mājaslapu, kur ir vērts ieskatīties tā, lai gūtu tiešām priekšstats, kas tas tomēr ir līdz garam. Es varētu jums ātri vienkārši nošērot, parādīt. Tas droši vien būs diezgan palīdzoši. Tātad, pēc tam es arī iemetīšu tieši šo saiti. Šeit jūs redzat šī starptautiskā UNESCO mājaslapa, World Heritage Convention tieši sadaļa, un tur ir, protams, šis starptautiskais saraksts, un šeit jūs redzat visu, pirmkārt, ir visa statistika, kādu veidu un kādu mantojumu šeit ir, un arī rekur dzeltenais kultūra, zaļais daba, miks, tas ir tātad jaukta tipa, ir arī mantojums, kas ir apdraudēts, šoreiz mēs par šo nerunājam, un tad šeit jūs redzat, ka ir katra valsts, ir katrs pieteikums, mēs varam tur aizbraukt, kur mums ir Latvija, tūlīt jau mēs būsim pie Latvijas. Un šeit jūs redzat, mums ir Rīgas vēsturiskais centrs, Strūve un Kuldīga. Un tad, piemēram, mēs atveram Kuldīgas sadaļu. Un šeit jūs redzat, tātad ir īsts apraksts par mantojumu, rekur ir ierakstīšanas gads, rekur ir šis 5. minētais kritērijs, visa zona, arī kartīte, kā tieši izskatās šis objekts, kāda viņa aizsardzības zona. Un šeit jau arī ir šis apraksts un pamatojums, piemēram, 5. kritērijām, kāds aspekts tieši atbilstam arī integritāte, autentiskums. Tātad šis tiešām ir tāds labs resurs, kur, ja jums tomēr vēl jāpadomā, vai kāda ir tā vērtība manam objektam, vai ir vērts pieteikties, tad šeit viss pasaules pieredze jums ir pieejama. Jūs varat iepazīties, saprast, kā tas notiek.
Un tad es vēl minēju, tātad vēl viena sadaļa. Šis ir tentative list, tātad pagaidu saraksts. Un šeit ir pieejama visu citu valstu pagaidu saraksts. Tad šīs ir tās vietas, tā kā līdzīgi mums ir vietas, kas gaida vēl savu iznācienu pasaules sarakstā. Tad šeit ir katrai valstī jūs varat atvērt, pieņemsim, šoreiz paņemsim Lietuvu. Un šeit par Lietuvu ir dosjē. Tātad viņiem nacionālajā sarakstā šobrīd ir viens objekts, un tie ir trāķi. Un kur viņiem ir arī apraksts. Tātad viņiem, piemēram, no 2003. Gada šis objekts ir nacionālajā sarakstā. Tā ir, kā es jau minēju, tā diezgan izplatīta praksa, kad diezgan ilgi sanāk tur uzkavēties, un tāpēc droši vien ir labāk jau mērķiecīgi domāt par to, kā iet uz starptautisko. Un te jūs arī varat gūt priekšstatu, tātad, ko citas valstis domā iesniegt tuvākajā laikā. Un tas tiešām ir tā vienkārši, lai saprastu, kur mēs atrodamies un būtu iespējams veikt šo salīdzinošo analīzi. Lai nav tā pilnīgi apjukums, tā kā es varu pamatot pasaules vērtību, var apskatīties šo tiešām citu valstu pieredzi un saprast, kur tad mūsu Latvijas vērtības tajā ieliekās. Un to es jums noteikti arī kaut vai tīri interesi pēc aicināšu paskatīties. Ja jums nav jautājumu, tad visus šodien šo ierakstu mēs ieliksim YouTube, lai arī citi, kas varbūt nevarēja šodien pieslēgties, varētu gūt informāciju. Visas saites es jums aizsūtīšu galvenās, kurus es minēju, kur jūs visu varat aplūkot. Arī atbildēšu konkrētāk par šiem 2 jautājumiem. Andrim droši vien privāti ļoti specifiskāks jautājums institūcija līmenī, bet arī par šiem citiem mantojumiem, ko es minēju, nemateriālais un dokumentārais. Varbūt šoreiz jums liek, laikam net īstā sanāksme, kurai pieslēdzot, es aizsūtīšu norādes, lai jūs zinat, kur pa citiem mantojumiem jūs varat pieteikties dažādiem sarakstiem vai uzzināt vairāk, tā lai būtu skaidrs viss. Bet, liels paldies, ka jūs izbrīvējāt laiku šajā piekdienā. Paldies kultīgs kolēģiem par to, ka dalījās savā pieredzē. Un tad ceram sagaidīt jūsu pasaules mantojuma vērtības vispirms Latvijas Nacionālajā sarakstā. Paldies jums visiem! Uz redzēšanos!